Tavs vīrs tev saka, ka šobrīd vēlas mieru, un tad, kad ir prom no tevis, tad ir miers. Vai tad, kad tu esi prom, tad viņam ir miers, jo nespēja tev atrasties tūmā. Tev jāsaprot, ka viņš meklē viltus mieru, patiesībā viņš bēg no kauna. Jūt mieru, kad bēg no atbildības. Kad jūtam kaunu un vainu, tas ir smagi, un nevēlies būt blakus tam, kas liek tā justies. Ļaunajiem nav miers. Kā tas var būt, ka nāk saskaņā ar ideju, ka tavs vīrs ir prom no tevis, no derības, ko Dievs deva viņam, ka tas viņam dod mieru? Dieva vārds svar vairāk par tavu vīru, kas ir atdalīts no Kristus, kas staigā miesā un nav gara vadīts. Ja viss, ko tavs vīrs tev saka, veido tavu identitāti un to, kā tu jūties, un pieļauj viņam definēt, kas tu esi, ja tas ir negatīvi, stiprini savu identitāti Kristū.